lai izskatās, ka es nepietim nodu. Jā. Es tagad ierakstīts. Tagad vairs nav. Tagad šeit sākam. Man es gribētu. 60 gadi šeit. Es nezinu, man laikam tev jābūt. Tas nedara. To vajag mest. Vienojās. Es ņemšu to gaļāko. Paldies. Noteikti būs. Piedalījies un bija zvaigzne un vadījis. Pastāsti mums jauniešiem. Kā tas bija? Tas bija tāpat kā šodien. Nekāda starpība nav. Cilvēki nemainās. Varbūt situācijas mainās, bet cilvēki tādi paši nāk uz mēģinājumu, nenāk uz mēģinājumu. Pirmā gājienā mums ir 2 dienas, mēs nedēļā mēģinājam. Sestdien no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Svētdien no rīta 8:00 līdz 8:00 vakarā. Vai? Tikai tā, 2 dienas, sestdien un svētdien, 12 stundas cauri. Bet tas bija tajā laikā, kad visi strādāja. Pie Elsiņš brauc no Batūras, tas no tālas vietas. Viņš ir režisors, bija Saldenā Pudelē. Tad Štāls strādāja Taramarā. Tam atkal bija darba dienā, viņš varēja tikai strādāt un svētdienā mēģināt. Bet tas bija tāpat kā tagad. Tagad ir tā, jāiet sportot, jāiet uz komerču, un jāiet ir sarīkojums tur un sarīkojums tur, bet ir ļoti labi, ja cilvēki sevi var izbalansēt, atrast līdzsvaru, tomēr neraugoties uz to, ka darbi līdz ausīm apkrāmēti, bet tomēr mēģinājums teātrī ir tā, ka tu aizēji mājā, un es redzu, ka tie aktieri, un mēs paši ieskaitot man, mēs jutāmies fiziski noguruši, bet garīgi mēs esam pacelāti. To tu, Ilonīt, piedzīvoji arī savos Silmaču izrādēs. Vai ne? Kad tev bija 60, 45 cilvēku uz skatuves, tu biji nogurus, mēģinājums iet 4, 8 stundas, 6 stundas, varbūt iet 8, ne. Bet tev bija laba sajūta, ka darbs ir padarīts, domājot tikai, ka pozitīvi, jeb reāli ir tā, ka darbs ir skaisti padarīts, ir grūti bijis, bet sirdī ir labs miers un laba atpūta. Sirdī ir laba atpūta. Vai tā nav, Ilona? Jā, Silmači bija burvīga izrāde. Burvīgi izrāde. Burvīgi mēģinājumi, jo nebija jāstrīdās, nebija jāmokas, visi nāca, jo viņi gribēja nākt. Viņai ļoti forša lūga, ļoti forša. Tāpat kā toreiz pirms 60 gadiem. Neviens strīdējās, bet neviens bija gudrāks par otru, bet režisors pateica, tagad mēs darīsim tā un mēs darīsim tā. Un tā tava Silmača izrāde bija sprigana, raita, priecīga, un man bija gaiša sajūta, ka es tur piedalījos tā izrādē. Man bija prieks. Forši. Paldies, Ilona. Lūdzu. Ļoti liela
lielas problēmas. Kā jūs zināt, teātrim ir lielā jubilejas balle. Tagad pēc 2 dienām. Nu, un ko mēs darīsim? Ko mēs darīsim? Mums ir pieteikušies 6 cilvēki. Kas tie 6? Kas tie 6? Tu esi pieteikusies? Nu, protams, ka esmu uz komitijas. Tu esi pieteicies? Jāprasa sievai. Tu esi pieteikusies? Jā. Es biju pirmā. Tu esi pieteikusies? Ar savu māmu, jā. Jā, un es arī esmu pieteicies. Tur mēs esam 6. Nu, un ko mēs darīsim? Mums tikai 6 cilvēki. Mums zāli ir aizrunāta, mums orķestris ir aizrunāts. Nu, tas orķestris. $3000 mums jāiemaksā rītdien. Kā mēs varam ietaupīt to naudu? Kā mēs varam ietaupīt naudu to? Nu, es domāju, ka varbūt es varētu uz Twitteru uzlikt to aicinājumu, lai visi nāk caur Facebook un Twitter, jā. Twitter? Bookface un Twitter. Uz Bookface? Jā. Tev ir kāda, ko tu pazīsti? Jā, man ir meita, kas var man palīdzēt visu. Tev ir, jā. Uzliekot. Viņa ir vienmēr uz to Bookface sēž. Uz to Bookface sēž uz Bookface. Labi. Tas ir ātri, vai ne? Mums būs daudz tūkstoši, kas pieteicīs. Es domāju, ka momentāli tas viss notiek. Ar internetu viss notiek momentāli. Labi. Mums publika būs. Es ceru, ka mums publika būs. Nu, redzēsim, jā. Varbūt kaut ko citu vajadzēs izdomāt. Nu, ko jūs domājat? Kā mēs varam dabūt cilvēkus? Kā mēs varam dabūt cilvēkus? Mēs taču runājam par to orķestri. Mūsu to Bookface. Ok. Par to orķestri. Tagad atsauc to orķestri. Mēs paši. Es varu spēlēt karotes, paskaties. Karotes. Tas būs. Kolosāli! Tā kā afrikānu drumbīt, jā. Es taču mācījos klavieres, kad es biju maza meitene. Jā. Varbūt es varu spēlēt kaut ko uz klavieres. Nu, redz, dod. Kolosāli! Un tev ir balss. Tev ir balss. Luciano Pavlova. Luciano Pavlova, jā. Viņš ir tur Latgals, viņam ir laba balss. Nu, protams, Latgals. Ļoti dziedāt, Latgals, jā. Tad jau tev, hei, tad jau tev ir daudz rādu. Jā, ir. Mēs varētu tos rādus uzaicināt. Jā, katoļi. Vajag izdomāt, kā viņi tur tiks, viņiem mašīnas nav. Mašīna? Jā, bar zirgiem. Kur tu viņi, no kurienes viņi brauks? Viņam tur mežā ir baigi grūti izbraukt ārā. Kurā mežā? Nu, Latgales mežā. Latgales mežā? Jā, tur tie čangoļi un tie... Tur būtu grūti uz viņu savākt. Izgriezīsim no papes siluetus un sasēdināsim krēslos. Un mums zāle ir pilna. Substitūti! Tā kā kaleidoskopā! Jā! Ģēnīte. Tu esi skatīsies un mācīsies no kaleidoskopiem, vai ne? Jā, ar šīs dienas moderno tehnoloģiju mēs varam projektēt uz sienas hologrāfiskus spokus. Fantastiski. Tu ar savu Tweetbook, jā. Viņa radiem uz Latgali. Jā. Tad mēs viņus atvedam ar lidmašīnu. Jā. Tu savus substitūtus izgriez no papes. Mēs ņemsim un projektēsim uz skrīna pārējo publiku. Un zāle būs pilna. Nu, būs fantastiski. Sēž un taupīsim naudu ar karotes. Nu, kas var nebūs labāk? Nu, brīnišķīgi vienkārši. Nu, kas par balli? Jā. Zāle pilna. Fantastiski, būs ļoti labi, jā. Liksim. Oi! Sveika! 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 Sveiks! Klausies, režisors kundz,
gadījumā tu nezini atšķirības starp tualetes papīru un aizkari? Nu? Zini atšķirību starp tualetes papīru un aizkari? Nē. Ak, tad tu esi tā cūka, kas nosmērēja gardīnas. Labi, turpināsim sēdi. Nu, dāmas, mums ir nopietna problēma. Jā. Tā problēma ir, mums ir balle. Un kas būs ballē? Mēs visi būsim, protams. Un tas ir viss. Ko mēs darīsim? Mums ir orķestris, klauns, dārgs. Mums ir ēdiens. Mums ir zāle. Mums ir dzēriens. Jā. Ko mēs darīsim? Vai. Kas tur bija? Nezinu. Turpināsim, gan jau viņa atgriezīsies. Kārtībā. Ko mēs darīsim? Nu, mums ir nopietni jāpiedomā. Vai mēs esam sludinājuši kaut kādā veidā? Laikam. Jā? Jā, laikam. Kur? Es nezinu. Es biju aizņemta. Atvainojos. Hello? Oh, Brian. Brian from Strathfield Musical Society. Hi. Yeah. Oh, a new position has come up. Secretary of the board. Ah. And how much are you going to pay me? Oh, right. Bush uppercut, yeah, 2 litres. Yeah, no, that sounds great. Book me in straight away. Nu, mīļie, kā mēs tiksim uz priekšu ar šito? Nu, kādi priekšlikumi? Jā, atvainojiet, man jāskrien. Nu, mīļais, kā mēs tiksim uz priekšu? Hello! Šādli Gulbēk, sveiki! Nē, netik skaļi, lūdzu! Kimči garšo, sushi negaršo, nē. Japāņu izstāde. Čiflī buildingā Japāņu izstāde. Baigi forši. Nu, pēc 20 būšu, jā. Ok, čau. Izteiksim lielu paldies mūsu priekštečiem, kas ir tik labi nodibinājuši Sidnejas Latviešu teātri 60 gadus atpakaļ un kas tik cītīgi strādāja un mācīja visus mūs, bet tie jau, kas mācīja arī klāt, vai ne? Un turpināsim strādāt vēl 60 gadus, bet tas būs jādara tiem, kas sēž tur, vai ne? Bet priekā Sidnejas Latviešu teātri. Priekā! Sidnejas Latviešu teātris. Laimīņa lēmī, dižani, ražani, cilvējoti. Dižani, ražani, cilvējoti. Daudz baltu dieniņu, laimīņa lēmī, dižani, ražani, Dižani, ražani, stāvojoti. Daudz baltu dieniņu, laimīga lēmī, dižani, ražani, mīlējoti. Dižani, ražani, mīlējoti. Tad priekā iedīsim, priecāsimies, parunāsimies un
turpināsim.